Govīm, tāpat kā cilvēkiem, labas pašajūtas un veselības pamats ir sabalansēts uzturs. Saimniecībā 70% no barības saražojam mēs paši. 1/4 daļu no barības veido kukurūza, kas ir ciets avots, kas nodrošina govīm enerģiju. Barību galvenokārt veido rupjā lobarība, zāles un kukurūzas skābrība, kam pievieno koncentrāts, enerģijas un proteīna avots, piemēram, soju vai rapsi. Govu labsajūta ir pamats kvalitatīvam pienam. Ferma ir veidota tā, lai katrai govī būtu pietiekama vietas gan pie barības galda, gan guļvietās. Guļvietas ir sauss un mīksts, ar kaisāmo materiālu ērtai atpūtai. Ventilātoru un aizkars sistēma uztur svaigu gaisu un komfortu arī karstumā, bet automātiskās dzirnes gādā, lai ūdens vienmēr būtu svaigs. Un masāžas birs, tā ir govi izklaide ikdienā. Līdzīgi kā mums vietpulksteņi, arī govīm ir kaklasiksnis ar sensoriem. Tās uzrauga, cik govs kustas, cik labi ēd un gremo. Ja govs nejūtas labi, sistēma to pamana uzreiz un saimnieks var laikus palīdzēt. Visi dati parādās sistēmā. Tur redzams izslaukums, veselība, grupa un pat govs vēsture. Tā ir tehnoloģija, kas palīdz labāk saprast dzīvniekus un par tiem parūpēties. Slaukšanas zālē svarīgi ir gan govs labsajūta, gan piena kvalitāte. Saimniecībā ir moderna 6x2 slaukšanas zāle, kur vienlaikus var slaukt 32 govs. Pirms slaukšanas govs tiek sagatavots, tesmeņi tiek attīrīti un dezinficēti. Tad pārbauda pirmās piena strūklas, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. No sagatavošanās līdz slaukšanai tiek ievērots 60 līdz 90 sekundžu intervāls. Tieši tik, lai govs dabiski sāk atdot pienu. Tā mēs iegūstam svaigu un augstu kvalitātes pienu, vidēji 36 kg no govs dienā. Kad govs ir padarījuši savu darbu, stafeti pārņem tehnika. Piens nonāk tvertnē, kur to dažu minūšu laikā atdzesē līdz 3 līdz 4 grādiem, lai saglabātu svaigumu, garšu un atbilst visām higienas prasībām. Katru dienu noteiktā laikā piena mašīna ierodas saimniecībā, savāc svaigo pienu un nogādā to tālāk pārstrādēji. No šejienes tas dodas ceļā uz veikalu plauktiem un beidzot uz mūsu galdiem.